Kārli, kāds bija sajūtas šogad atgriežoties mājās no olimpiādas salīdzinoši ar iepriekšējo reizi? Pirmā reize, jau, kad mēs atbraucām no Tokijas, tās bija pavisam citas emocijas, jo tā bija pirmā olimpiāda. Personīgi priekš maniem tas viss piedzīvums man bija tāds, kas kaut jauna pieredze. Tad šoreiz jau apmēram zināju visu, kas un kā būs. Mums tur arī painformēja, ka mūs sagaidīs un tā. Tā kā bija baigais prieks par cilvēkiem, kur atnāca. Tur vienkārši pateikt paldies, jo man liekas, tas iedod tādu atgriezenisko saikni. Mēs viņiem iedevām emocijas spēlējot, tad viņi mums atnāca pēc tam pateica paldies un iedeva emocijas atgriežoties un pateikt, ka nav nemaz viss tik slikti. Protams, tāda mazliet tāda deguma smaka mutē ir bijuši palikusi pēc tā deguma piegarša, pēc tā visa. Jo liekas, ka tā medaļa bija tuvāk nekā viņai vajadzēja būt kaklā, bet sports ir nežēlīgs un sportā gadās visām. Tu devies ar tādām pašām ekspektācijām uz Parīzi, kā devies uz Tokiju? Neiziet kaut kādu spiedienu no apkārtējiem cilvēkiem, kas kaut ko gaidīja no tevis? Jā, man jau vienmēr kāds no teviem kaut ko gaida un vienmēr kāds kaut kāds spiedienu uzliek un man liekas, cik tu pats brīvi par to, kā tu pats par to jūties. Man tas baigos spiedienu neradīja, jo es zināju, ja arī mēs būtu palikuši pēdējie, es tur, tā kā nevienam parādā baigi neko nejustos. Tīri tā, ka pats priekš tevim, jo tu pats brauc un dari kaut kādas lietas ar savu labāko sirdsapziņu un ar savu labāko gribas spēku. Vienkārši es zinu, ka varējām labāk un nesanāca. Tā kā tas spiediens ietekmē, cik ļoti, vienkārši kaut kā. Jā. Vienkārši kaut kā tā sanāca. Pusfinālā visi statistikas rādītāji liecināja, ka jūs esat labākā komanda, respektīvi jūs bijāt rezultatīvākie statistikas rādītājos, jūs visas izspēles uzvarējāt. Kas notika pusfinālā? Kāpēc pēkšņi mainījās tā jūsu spēle? Sportā jau tā gadās, kā pretinieks pamaina kaut kādu savu taktiku. Kaut kādā spēles zīmējumā. Mēs varbūt tajā brīdī tik ātri nenoreaģējām un nepielāgojamies viņa pamainītajai taktikai un paši neko nepamainījām un turpinājām spēlēt. Tāpat kā mēs spēlējām viņa pirmo spēli, kad mēs viņus uzvarējām. Un, līdz ar to viņi izrādījās pārāk, mazliet varbūt gudrāk tajā situācijā un ātrāk noorientējās. Mums kaut kāds pieredzes trūkums, jo mums bija 2 jauni džeki komandā arī. Un tad mēs tur kaut kā varbūt pazaudējām to spēles pavadienu tā. Varējām nospēlēt labāk, varējām vienkārši iemest. Mēs visos statistikā, jau teicu, mēs visos statistikas rādītājos tur bijām arī visu turnīru garumā. Mums bija vismazāk uzvaras, vismazāk zaudējumu no visām komandām, lai gan mēs palikām 4. vietā. Es biju rezultatīvākais spēlētājs visā turnīrā. Nauris, man liekas, bija 3. rezultatīvākais spēlētājs visā turnīrā, tā kā mēs diezgan nopietni dominējām visos statistikas rādītājos, bet, kā jau mēs zinām, statistika nespēlē. Spēlē cilvēku un tā vienkārši tā šī sporta veidā gadījās. Bet arī pusfinālā jums no 3-punktu līnijas nekrit vairs iekšā metienu, un daudz saka, ka varbūt jūs psiholoģiski kaut kā neizturējāt, vai tu piekrist šādiem apgalvojumiem? Mums pēdējās 2 spēlēs statistika trīnīšos bija 26 izmesti un 3 iemesti. Tā kā, kaut kas nenostrādāja. Kā jau es teicu, pretinieki mūs vairāk koncentrējās uz Nauri un uz maniem un tieši aiztaisīja mums tieši tos tālmetienus. Līdz to tālmetienus sanāca izpildīt grūtāk nekā parasti. Līdz ar to arī tas procents šausmīgi pazeminājās. Plus arī jāņem jau fakts vērā tāds, ka tā 7 spēles jau grupā bija nospēlētas, un tās bija kaut kāds nogurums sakrājies, un varbūt kaut kā nepaspējām atjaunoties. Es nezinu, tie iemesli jau varbūt daudz un dažādi vienkārši netrāpījām tos metienus, varbūt netikām kaut kādu savu spiedienu paši savās galā. Tā jau vienkārši sportā gadās. Daži cilvēki uzskata, ka jums vajadzēja saglabāt jūs to sastāvu, kāds jūs bijāt ar Čavaru un Krūmiņu. Kā tev šķiet, jums būtu citādāk spēles dinamika, jūs vairāk bijāt saspēlējušies kopā? Grūti jau pateikt, kā būtu, ja būtu Čavars ar Edgaru. Es domāju, ka būtu labi abos variantos, bet treneru plāns bija tāds, ka jaunie nāk iekšā komandā un Agins ar Edgaru mums palīdzēja ļoti sagatavoties. Viņi izgāja visam ciklam cauri, palīdzēja jauniem sagatavoties, adaptēties, pastāstīja visādas indiāņu viltībiņas un vēl tā tālāk. Viņas laika bija ar mums. Tev nelikās viss tas turnīrs varbūt pārāk izstiepts, jo jums reizēm tās izspēles bija viena dienā, un
tas tomēr krietni atšķirās no parastiem turnīriem. Jā, tāds ir tas formāts, bet tas formāts visiem vienāds, un uz to formātu arī tu gatavojies. Treniņu nometnēs pielāgojies, un treniņos pielāgojies, un tā. Viena spēle dienā, tas apmēram tas pats, kas teorētiski saliekot uz papīra, ka tev apmēram būtu viens treniņš dienā. Jums ar Franciju jau izspēlēs bija diezgan cieša spēlē, un pusfinālā mēs redzam, kā tas rezultējās. Bet Nīderlanda savukārt jūs diezgan vienkārši pieveicāt. Vai tu biji pārsteigts, ka Nīderlanda kļuva par turnīru uzvarētājiem? Viņi to bija pelnījuši. Jebkura komanda, kas būtu izcīnījusi no esošiem komandām olimpiskos zelta, jebkura komanda to būtu pelnījusi. Jo vienkārši esot tur un cīnoties par to, ka jebkurš to ir pelnījis. Un viņa laba komanda vienkārši ir tā, ka tādā sporta veidā, kur tu sacenties viens pret otru, tīri fiziski un caur kontaktu, tad ir kaut kādi pretinieki, kur tev ir parocīgāk, un ir kaut kādi pretinieki, kur tev nav parocīgāk. Man jau liekas, es uzskatu tā, ka mums Nīderlanda ir ļoti parocīgs pretinieks, jo mēs kaut kā baigi viegli viņiem vienmēr tiekam galā. Bet lietuvieši mums nav tas parocīgākais pretinieks. Nīderlandē tieši kā otrādi. Nīderlandē ir ļoti parocīgs pretinieks lietuvieši, un mēs esam ļoti neparocīgs pretinieks. Un viņiem vienkārši tā salikās pēc tam zaudēm un uzvarām, ka viņi tika pie savu parocīgākiem pretiniekiem un arī spēja noslēgt to spēli līdz galam. Protams, arī franči viņi uzvarēja finālā, tā kā nospēlēja ļoti labu turnīru. Runājot par uzvarētājiem, tu jau redzēji Aizkīlu droši vien piedāvājumu, ka viņš piedāvāja olimpiskajiem čempioniem 100 cīnīties ar Big 3 izlasīju un uzvarētājiem iedot $100,000 piešķirt. Jo viņš sacīja, ka Big 3 ir tā kā cits līmenis nekā olimpiskajiem čempioniem. Tu pats esi spēlējis Big 3, vai tu piekrīti, ka tur ir tomēr līmenis kaut kāds augstāks vai cits? Tu arī olimpiādēs spēlējis, tā kā tu no abām perspektīvām var pasacīt. Tā spēle pavisam savādāk, jo tur noteikumi pavisam savādāk. Es domāju, ja mēs spēlētu tā kā salasīt komandu no šī 3-3 un spēlēt pret Big 3 džekiem pēc 3-3 noteikumiem, ko mēs spēlējam pasaulē, tad es domāju, ka mēs uzvarētu tos Big 3 džekus. Bet, ja mums būtu jāspēlē pēc viņu noteikumiem, tad būtu uzreiz daudz sarežģītāk. Jo, tur diezgan nopietni mainās. Tur ir 4 punktu metiens spēlē, tur ir pēc katra iemestā groza jāaiziet līdz puslaukumam un sākās atkal tā spēle no sākuma. Tas nozīmē, līdz ar to tu vari atpūsties, bet tur atkal ir savādāk. Tur ir lielāks spiediens, ka katram grozam ir lielāka vērtība. Bet fiziskā ziņā grūtāks ir tieši mūsu basketbols. Tā kā, es nezinu, kā būtu. Bet par to Big 3, cik es sapratu, Aizkubs vispār esat piedāvājis. Aizkubs viņiem piedāvājis $200,000 par ierašanos. Par to, kad viņi ierodās, $200,000, ja viņi uzvarēs spēli, un $100,000, ja, piemēram, FIBA viņiem sodu uzliks. Līdz ar to, bet es nezinu kā, vai viņi piekritīs, vai viņi nepiekritīs. Interesanti. Tas jau būtu interesanti, kā paskatīties. Jā. Daži cilvēki, 3x3 tomēr ir salīdzinoši nesen ieviests olimpiskajās spēlēs. Otrās spēles, jā. Un daži cilvēki uzskata, ja ir izteikuši viedokli, kad ar laiku tur iesaistīsies, vairāk NBA spēlētāji un tas līmenis tā kā augs. Tu esi spēlējis pats arī parasto basketbolu. Vai tu uzskati, ka tik viegli ir tā pārēja no basketbola uz 3x3 vai tā tomēr ir cita spēle? Šī turnīrā jau redzējām, piemēram, Polijas komandai tur sastāvā bija 5-5 džeki visi. Un džeki tādi, kas tur Itālijas līgas, tur labākie spēlētāji un tā tālāk. Un tas pavisam citādāks sporta veids. 3-3 un 5-5, tur tās nianses arī ļoti specifiski atšķirās. Un es neuzskatu, ka būtu tā, ka atnāks kāds pēkšņi baigais 5-5 spēlētājs un tad pēkšņi mums parādīs, kā spēlēt basketbolu. Tā nebūs. Mēs tomēr trenējamies katru dienu, 2 reizes dienā par to. Un tieši specifiski šim, jo tur tās nianses, uz kurām tu vari apmānīt to pretinieku, ir daudz dažādi, savādāks nekā 5-5 basketbolā. 5-5 uz laukuma atrodas 10 cilvēki, un tu vari kaut kā nomaskēties, tu vari kaut kur stūrītī nolīst, varbūt, un tad tev kaut kādas, ja tu tur sliktāk aizsardzībā sedz, tev iedod sliktāko spēlētāju sekt, varbūt, vai tādu, kurš vismazāk kustās.
Tur kaut kā var to savu slikto aizsardzību nomaskēt. Piemēram, 3-3, ja tu esi slikts aizsardzībā, tad tu baigi nenomaskēsies. Tad caur tevīm ies spēli un tu ielaidīsi visus grozus. Nu, tā kā, protams, visu pamatā jau ir tas parastais basketbols. Tāpēc, ja kurš 5 talantīgs spēlētājs pārējot uz 3-3 un, piemēram, attiecīgi patrenējoties ilgāku periodu, protams, var palikt pa augstas klases spēlētāji, bet vai viņiem būtu vieglāk pret mums, nu, neticu. Jā. Jo mēs arī esam top komanda pasaulē un mēs esam spēlējuši ļoti daudziem profesionāliem labiem 5-5 basketbolistiem, no augstākajām līgām, no NBA un vēl visādiem. Un, protams, jā, tu jūti to līmeni un tu jūti to, ka viņi ir attīstīti un las to spēli un skiloti, bet arī mēs tādi esam. Tagad šobrīd jūs ar komandu gatavosieties Losandželosē? Nu, tagad ir tāds periods, jā, droši vien, ka gatavosimies. Tagad vienkārši vajag vēl bišķiņu sagramot visu šito ciklu, kas tikko ir pagājis. Tagad ir 2 nedēļas laiks atpūsties no sporta. Jāsaved kaut kādas traumas, mikrotraumas, viss kārtībā, veselība un tad jau jāsāk koncentrēties un likt tos plānus tālākiem 4 gadiem. Kādi tev ir tuvākie plāni? Tuvākajiem mēnesim, tuvākajam gadam? Jā, es došos uz ārzemēm spēlēt. Došos spēlēt basketbolu uz ārzemēm. 3-3 man jau ir parakstīts līgums, tā kā jābrauc naudiņu pelnīt.